Lai mēs varētu driftēt, mums vajag sagāzi savirzi. Jākais kamēr Ženja čipuit. Tev man eļļa, tak jo. Redzēt, rūsās nav. Labi, nāc tālāk. Tātad, kas tad tāds šis Novaja drift baza? Tā, sveiki visiem, tātad jauna drift bāze, kurā vietā mēs taisam sagāzi savirzi. Kur tas ir? Uzmini, Latgale rullē, Krāslavā. Esam atbraukuši pie Ženjas un iesim pastīties. Kur jau mūsu drift tačka ir augšā. Nāc šur paskaties. Redzi, apakšā. Tātad, kas tas ir, ieraksti komentārā. Tas viss ir vajadzīgs, lai tu varētu normāli driftēt, jā? Pienāc klāt, paskaties, parādi pat pišķikiem. Ja šeit ir sarūsējusi skrūve, tas ir slikti? Ierakstiet komentārā, eļļa var tecēt drift trasē? Labi, nav. Tā to vajadzēs novērst visu. Tā, Latvijā to var izdarīt nekur, labi, kaut kur, bet Latgalē pie Ženjas to izdarīt var. Mums ir visi dati. Čau, Ženja, kā tev iet? Sveiks, draugi. Vasals. Dod pieci. Strādā? Tu kaut ko te programmē, klausies, kas te notiek? Apgūstam jaunu aparatūru. Starp citu, Ženja šobrīd arī ir Latgalē, Krāslavā pārstāvis salīdzinoši nosacīti principā Modriksam. Viņš ir paskaties Dim sportu lieto, jā? Kas tev tas tās ir, Dim sports? Trash data. Ierakst komentārā, ko tu domā, trash data labs pribors vai nav labs pribors? Tātad Ženja šobrīd nāc apskaties, ko viņš te dara. Viņš tagad taisa kaut kādus te updateus. Kas tev uz galda tas pa bloku ir? Nissan X-Trail Denso bloks. Tas jau tas T30 tank? Vecais labais, jā. T30 tanku, zini, tādu ir tāds, jā. Tātad Ženja te kaut ko slēgs klāt, visu darīs, bet mums viss svarīgi. Mēs tikmēr, drift tačkais attaisīsim. Kā tas pareizi saucās? Sagāze savirze, Vaļda? Sagāze, savirze, ģeometrija. Alignment, wheel alignment. Tātad šeit mēs redzam, ko? Tātad, lai tu varētu normāli driftēt, tu bišķi, lai tā mašīna būtu kontrolējama, ja? Vajag, lai tie riteņi būtu pareizā leņķī, pareizā sagāzumā, izvērsumā, sanesumā, un visi tie punkti būtu attiecīgie milimetri, jo redzi, kas ir svarīgi? Svarīgi ir saregulēt šīs te ar šo te stieni, tātad, kas ir stūres reika saucamā, ja? Tātad, jebkurā gadījumā stūres stieņa pirksti regulē šī vietā. Es nezinu, cik tur labi var redzēt, bet gan jau var redzēt. Tātad te atgriežas vaļā šis te uzgrieznis, iztīrās vītne un tā tālāk. Jābūt pirkstiem obligāti veseliem, jā, un tad mēs vienkārši saregulējam atbilstošo izmēru šeit, lai mums tā tačka vienkārši... Ielas auto ir tā. Ielas auto tev ko vajag? Lai neēd riepas, lai gumija būtu pēc iespējas ilgmūžīgāka, lai tev nevelk stūri pa labi vai pa kreisi. Kstati, arī ļoti labi pie Ženjas šeit man Džeks atregulēja sagāzes savirzi Dodge Challengeram. Var iedomāties, šajā launch sistēmā iekšā bija Dodge Challengers. Es vienkārši atbraucu, uzliku uz stenda, man vilka uz vienu pusi visu laiku. Un mēs tur regulējām, tur pie vieniem regulējām, pie otriem, un es tur gribēju jau ar striķīti regulēt. Tas bija pirms es braucu uz Nīburgringu, uzliku dārgās riepas, Pilot Sport, Michelin, tur viena riepa maksā 300 juriku, jā, es negribu, lai viņu man sažrala. Tāpēc mēs vienkārši paņēmām, atbraucām un rekur Challengeru atregulēja opšečotka, un tagad mēs regulēsim arī tāpat drift tačku. Mums riepām tas dilums, zin kā vienalga, viens aplis un aizmugurējo riteņu nav. Tāpēc mēs regulēsim priekšā savirzi sagāzi, rekur nākam apstīties, jau šeit notiek process. Voļda nebremzē, man operators ir jauns, tāpēc ierakstiet komentārā, kā jums patīk, kā Voļda sņimает. Tātad, ko tu tagad dari? Это развальный рычаг. Sagāze, ja? Да. Tātad tu tagad stum ārā vai stum iekšā? Tā. Karoči, tas ir noslēpums. Šito gan mēs jums nestāstīsim. Tāpēc mums, teiksim tā, šī informācija par tiem milimetriem, diemžēl mēs nevaram jums, nevaram pateikt, cik milimetru ir jābūt. Sorry, nebūs. Varbūt, ja jūs atbrauksiet pie Ženjas, Ženja, tu noregulēsi, ja vajadzēs? Ingras gan noregulēs. Tātad, ja kādam vajag, jau tagad telefona numurs ir, viss ir, zvaniet, kur jau zvana pirmais klients, jau grib noregulēt savu drift tačku. Tā kā, kā ir, jā, te kur drusku kaut kādi cipariņi ir, bet šeit Voļda šito nerāda, jā, tas ir top secret. Tātad, jo, kas ir driftā? Ja tu driftā gribi būt kaut kur, ir informācija, ar kuru var dalīties, un informācija arī, kuru nevar. Bet, rezultāti paši par sevi rādīs, kā mums ies. Un, Ingars rekur čotka visu griež. Tu aizmugurē arī šitos griez, jā? Jā, jo šitie ir, tās ir atsaitas malējās. Vēl arī rekur šeit ir...
Jā, skažiņā, ļoti labi, ļoti labi. Nu, ko es te vairāk varētu pateikt, tā kā, es nezinu, droši rakstiet, zvaniet, ja jums kaut ko vajag. Es jums piedāvāju ar šo atslēgu noregulēt sagāzes savirzes izmērs 8,8. Perfekts variants. Elektroniskie komponenti ir augšā uzstādīti, ja? Ar lāzeriem tātad te viss tiek sabīdīts, sadarīts, koilas vajadzīgas. Es nezinu, ko vairāk lai pateikt. Voļda, ko tu saki? Viss ok? Šo, liec laiku, ieliec operatoram laiku. Tā kā operators mums ir Voļdiks, filmētājs šodien. Šo, kā sacīt, jāsaka, tiekamies tālāk un tālāk būs tikai interesantāk. Vai?